nu čau visiem vēlreiz. Ir klāt podkāstu mikrofons reakcijas uz Supernovas šī gada pusfinālistu dziesmām. Otrie 12, kurus mēs nepaspējām noklausīties, bet nu jau ar izsalkušām ausīm gribam ķerties klāt. Jā, un ja tu nedzirdēji pirmo daļu, droši dodies kaut kur kaut kur šeit parādīsies mūsu pirmā daļa, bet mēs gan turpināsim klausīties 13. pusfinālists Jānis Rugājs, kuru mēs varētu saukt par debitantu, bet nu šobrīd jau gan visi pazīstam Es Jāni. ļoti priecājos personīgi par Jāni, ka viņš ir, nu kā jau viņš pats arī vairāk kārt teicis, par tām bailēm uz skatuves, un mēs gribētu īstenībā laba doma ir viņu uzaicināt šeit un parunāt par tām bailēm, jo es domāju, ka ļoti daudzi potenciāli burvīgi mākslinieki vienkārši baidās no sava potenciāla. Jā, un es domāju, varbūt tieši pēc X faktora dalības varēsim parunāt ar Jāni, kā arī varbūt šaus viņam palīdzēja šīs bailes pārvarēt iespējams. Bet varbūt dūmi, par ko viņš dzied, spēs pārvarēt. Jā, dziesmas Smoke, laižam. Jā, šī dziesma 7 arī vedās. Jā, nometnē, jā. Nu, savu vokālu viņš ir pierādījis, un šobrīd arī to pierāda, manuprāt. Arī labi angļot. Man ļoti patīk viņa balss, Patīk tas spiediens, ka viņš tā kā nebaidas, viņš nāk iekšā uzreiz. Jā, piekrīt. Tas tik ļoti īsā dziesmā aiziet. Tāds tenorīgs. Man patīk harmoniskā secība šeit brīnišķīga. Yes, šis būs. Ļoti labs dzirdēju dzīvijā ļoti labi strādā. Okay. Šis bija pārsteigums. Man tā bilde neiet kopā Ar to skaņu? Jā, man gribās tādu nopietnāt to bildi. Tāds bišķi saraustīts liekas. Šur tur tās daļas, viņas ir pārliecinošas. Šitā ir tā vieta, ko tu gribēji. Jā, sadzirdēju, ne? Harmonija viņa tāda svaiga ienāk. Oi, cik skaists piedziedājums. Man izgāja īstenībā zosādiņi, man ļoti patīk piedziedājums. Es jau vienkārši iedomājos uz tā milzīgas. Ļoti labs piedziedājums. Kaut kur tur jābūt. Tur nāks viesels. Dūmi nāks. Jā, nu Jānis, es teiktu arī tāds ilgi gaidīts tenors vismaz uz jauno solistu tādu skatuves popmūzikā. Mums ir baritoni, grupa baritoni, bet arī kā balss tips, bieži vien baritoni vai tādi otrie tenori. Nu, Jānis pārliecinoši, viņš ir tāds dabas atveltīts, viņam vienkārši skan augšā. Jā, un arī smuki, ka viņš pārvalda, viņš var paņemt gan maigi, gan spēcīgi. Tā teikt, pilnā kačkā un paņemt arī maigo, falsetu. Ļoti spēcīgs pieteikums. Mans mīļākais piedziedājums no visām dziesmām līdz šim. Iesim tālāk, vai ne? Ejam tālāk, jā. Mums nākamais dalībnieks ir apvienība Kaut Kaili. Šīs grupas nosaukums arī neprasa lieku iepazīstināšanu un komentārus. Sevi ir, jau diezgan uz lielās Latvijas skatuves un ne tikai pierādījuši. Viņiem tāds pīķis šobrīd šai grupai. Jā, un par viņiem tiešām prieks, arī tīri vizuāli un muzikāli viņiem ir tāds labs estētika, grupas estētika un, protams, Kristīnas balss priekšā. Jā, samtainums, vai ne? Jā. Klausamies dziesmu te un tagad. Jā, šī ir Kaut Kaili. Pirmā takts, viss ir vietās. Kristīna ļoti labi dzīvijā dzied, ko mēs zinām. Jā. Jo melodija diezgan zema un lēkājoša, kas būtu tāds, vai vokālistam nav tāds izaicinājums. To piedziedājumu, ne? Bet Kristīna tiktu galā. Patīk tas retro, tas fonā tie. Stembers? Jā. Tāds no 80-iem ļoti viņiem piestāvošs. Kvalitatīvi nostrādāta dziesma, teiksim tā. Ko mēs no ārzemēm varētu viņiem pielīdzināt šai grupai? Pieņemsim, ja mēs ārzemnieks Eirovīzijā, tu dzirdi šādu dziesmu. Kaut kāds Florence the Machine, kaut kāds
aspekts varētu būt. Jā, Mazliet iespējams. tāds alternatīvāks popmūzikas piegājiens. Nu, kaut kas izmanto vēl arī elektroniku popā. Ja iepriekš pa Jāni teica, ka bilde ar mūziku konfliktē, tad šī, man liekas, tik ļoti labi iet kopā, vai ne? Un man vienmēr tas, it kā viņi dzied latviski, bet tas materiāls ir tik ārzemniecisks. Nu, tā kā viņš pievalkās tam kaut kādam Eiropas līmenim, ja tā varētu teikt, bet tāpat ne Eiropas, pasaules līmenim. Tas, kas tagad ir trendā, un manuprāt, ka viņi, ir ļoti daudz to klausījušies un no tā iedvesmojušies, bet manuprāt, ka tā skaņas kvalitāte ir ļoti nelatviska. Kas viņiem producē šo visu? Tā kā komplementējoši, vienmēr tā saka nelatvisks, skan nelatviski, bet tas tā kā... Vienkārši intereses pēc, kas to viņiem ir producējis. Nav rakstīts, labi, es pieļauju, varbūt, ka paši. Arī, jā, es piekrītu, ļoti, ļoti firmīgs skanējums. Es gribētu dzirdēt tādā Eirovīzijas kontekstā šo dziesmu angļu valodā, jo man liekas, ka muzikālais materiāls ļoti perspektīvs. Viņš ir tādā smukā iepakojumā, ko nebūtu kauns tā kā skatīt. Jā, bet kas lai zina, varbūt latviešu valodā arī Latvija izlems sūtīt šogad. Mierīgi. Kāpēc gan ne? Mūsu turpinājumā ir, manuprāt, atkal Debija. Pareizi? Jā, neesmu nedzirdējis, neredzējis. Izpildītāja ar skatuves vārdu Krisī un dziesmu Take It. Jā, īstajā vārdā Kristiāna Skrudupa. Visticamāk, tā ir viņa. Paklausīsimies. Back to the dust, it's bad from a gust. Get me out of the mud, I'm willing to pay like $1 million. Can I make it out like you be the judge? I need the beat. I'm gun in front of my head, nowhere to run, there's no escape. Tev labs maziņo. Saudabīgi. Saudabīgs. Ok, šeit. Jā, es gaidīju, kur aizies pēc tā apstrādātā vokāla. Prātā Vācija toreiz, kad bija tā meitene, viņa tādā lielā maģīta, tādu reivu, tā kā taisīja uz skatuves. Ok. Ja skatītos no diviem skatu punktiem, subjektīvais, šis varbūt nav īsti manā gaumē, bet objektīvi, te nav nekā nekvalitatīva. Jā, kāpēc ne, vai ne? Viss strādā, ir konkrēta noskaņa dziesmai. Viņa atšķirās noteikti uz iepriekšējā fona, ko mēs dzirdējam, kas arī nav mazsvarīgi, vai ne? Maiga viņš ienāk. Gribās to vokāli dzirdēt, laikam vairāk. Sagaršot, kas tur ir. Man jau arī interesanti paskatīties, painteresēties par cilvēku backgroundu, no kurienes viņi nāk, kāda pieredze viņiem ir, uz kādām skatuvēm viņi ir dziedājuši, kādā, tā kā, caur kādu mūziku viņi ir iedvesmojušies, jo tas jau arī viņu veido. Līdz ar to viņi šobrīd ir tāds eksperimentāls diezgan. Ja es reiz ar acis iedomājos to Eirovīzijas lielo skatuvi, nē, zini, kāpēc gan nē? Es negribu neko... Nē, vienkārši... Kultūras akadēmijas vai karnevālā, kas ir ikgadējums. Mākslas akadēmijas. Mākslas. Jā, tur var speisot un reivot. Speisot, jā. Bet forši vēl viens jauns vārds, un tas arī, ka viņi atšķirās. Man liekas, tas ir tiešām svarīgi. Var redzēt atkal, ka viņi ir tas radošais. Jā, te mēs viņi nerunājam tik daudz par to ārā vokālu kaut ko, kā par to, ka viņi vienkārši, tas, kas viņā iekšā sēž, viņi met uz āru. Tā kā forši, Kristiāna. Prieks iepazīties. Turpinājumā vēl viens jauns vārds Supernovas kontekstā. Jā. Šo meiteni es esmu redzējusi skolā. Skolā. Jā, es Kristīnu Megiju esmu vienu reizi dzirdējusi, tad, kad es biju Cēsu Putenī vienā žūrijā konkursus starp vidusskolām. Un toreiz viņa kā džeza vokāliste. Viņa kā reizi pagājušajā gadā absolvēja, jeb šogad absolvēja Jāzepmediņa Rīgas mūzikas vidusskolu. Tad mēs zinām, ir džeza saknes, kas parādīsies Supernovā. Jautājums vai džeza? Viņa man nedaudz atgādina Arti Jēkabsoni, tādā meitenīga maigajā, tādā ļoti bērnišķīgā tembrālā noskaņā. Viņa nav no tiem powerful, no tiem smagajiem, bet viņa iet tādā, arī Agnese, starp citu, pirmā dziesma, ko mēs klausījāmies, bija uz to šniti. Jā, tembrālas līdzības varētu atrast. Tā... Es
skaidrs, ka jaunas nots mēs vairs neizdomāsim, bet man liekas, ir kaut kādi konkrēti melodiskie salikumi, no kuriem vajag vairīties tikai dēļ tā, ka viņi ļoti dzirdēti. Jā. Bet citiem cilvēkiem atkal patīk, ka viņi klausās dziesmu, tā kā, šits no tās, vai kaut kāda reference, tas ļoti Gribi ieslēdzās tā kaut kāda salīdzināšana. Citreiz tas var nospēlēt labi, piemēram, ka tev tādu kaut ko lielu salīdzinu, piemēram, vai ne? Es gaidu, kad mēs kaut kur izaugsim. Mazliet mēs aizdomīgs. sēžam vēl pirmajā stāvā. Mazliet aizdomīgs tas pavadījums ir. Kaut kā negrūvo. Tad Varbūt producēšana. līdz šim brīdim. Tāda ģitāriņa tāda. Tu vari iet to akustisko ceļu, bet tas, ka ir nedaudz producēts, Jā, bet tur tāds kaut kas aizdomīgs, nenolasījās tas tieši pavadījumā. Jā. Viņa likās tāda viena atstāta nedaudz ar to Tas dziesmu. tā kā drusku pietrūka tam Tādu pro. producenta tādu Kur tu impulsu. esi, mans producents? Jā, bet prieks par Kristīnu Megiju, un mēs nedzirdējām džezu, tas ir forši. Jā, tāpēc vēl es viens teicu, kameleoniņš. jo tad, kad viņa mācījās, viņas balsī, tas, viņa var improvizēt un tam līdzīgi, bet ka viņas tādā, tajā īstajā būtībā gribās kaut ko tomēr popsīgāk. Būtu gribējies. Forši, lai izdodas. Dodamies tālāk. Legsdiņā jau otro nice. gadu pēc kārtas, šogad kā solo mākslinieks. Un man ļoti patīk, ka viņa uzdrīkstās, ka viņa kāp pār tiem kaut kādiem, nezinu, Stereotipiem. latviešu mītiem, stereotipiem, jā. Ribbon. Okay. Ļoti kvalitīva skaņa. Kraukšķ ausīs. Aha. Viņa noteikti ir spilgta. Viņa noteikti arī daudzi atcerās tieši no Supernovas. Gaidam, jā? Nu, bries, gan jau viņi iedos kaut ko tulīt. Es zinu. Labs. Forši caur elektroniku viņi izgājuši. Labi, Nevis tā kā apakši. caur vokālu, kas būtu tāds klišejisks, augsta nots. Kaut kas. Viņi tā ļoti... Jā, viņa paliek savā rokrakstā. Jā. Bet tāpat tās tīri vokāli, pat ja viņa... Tagad arī no salīdzinot pagājušo gadu šeit arī diapazons plašāks, kas patīkam dzirdēt. Augšiņas arī. Ļoti ārzemniecisks. Es tieši gribēju teikt, nav latviski. Nu, tā kā Jā, tu uzreiz dzirdi vienkārši nevar to. savilkt viņu ar latvietiskumu. Un uz lielās skatuves tas nostrādā. Viss ir vietās. Arī šāda niša, pirms tam arī deju mūzika viņa var konkurēt ar Krisi, viņa Ar var to konkurēt elektronisko duetu. Elpo. Jā, visticamāk, ka skatītājiem ir jāizvēlās, kurš no šiem elektroniskajām apvienībām un dziesmām ir tad viskvalitatīvākais. Repčiks. Mums vispār ir meitenes tādā mainstream / hip-hop žanrā. Viņa, jā. Bet tā, kas vēl repo? Tā Zelma Jēgera. Tā ir viņa. Jā. Man tā kā laikam pietrūks tāda figūra, un mums vēl ir, un man prieks, ka mums Tirna. Nu jā, bet, jā. Bet Legsdiņa, man liekas, tā forši var. Kvalitāte ir labi, ir kvalitāte. Jā, ļoti patīkam klausīties Jā, šobrīd. nav nekas tāds amatierisks vai tā, ka tu dzirdi, ka pirmo reizi varbūt ir kaut kas mēģināts tur sabīdīt pūles. Jā, nu katrā ziņā, ja es būtu Supernovas žūrijā, kas lika punktus saviem favorītiem uz pusfinālu, es noteikti izvirzītu šo dziesmu. Jā. Jā, viņus arī uz kopējā fona Viennozīmīgi. liekas kvalitatīvi. Viennozīmīgi. Mēs izstrādāt. esam par kvalitāti. Ja runājam par kvalitāti, tad mēs turpinām tālāk ar Spēka kvalitāte. Miku Gaunovski. Nu, bet ļoti labā nozīmē. Jā, protams. Super. Miks, man liekas, ir piedalījies O, Supernovā. viņš ir. Viņam bija, man liekas, tas viens priekšums ar ugunīm. Bet arī šis ir viņa gads. Muzikāli šis ir viņa gads, Jā, manuprāt. vispār jā, Mika karjera tā forši viņam autentiskā veidā ir attīstījusies, un man īstenībā prieks, kur viņš šobrīd atrodas. Man ļoti patīk viņa arī pēdējie videoklipi, ļoti tādi asi prātīgi un ar izdomu. Un Viņš iet Kariskētā iet savu ceļu. Tieši Klausāmies tā. Cruel Angel. vadās pēc ūsām.
kas būs viņa stilā, tas būs viņa stilā. Viņam pat nav jāizdomā tas vizuālais tēls, viņš jau ir pats par sev tāds efektīgs. Ļoti labi, ļoti labi. Man prieks, ka viņš ir atradis to tādu Savu balsi. smagāku roka balsi, jo es atceros, ka viņš sāka savu tādu muzikālo ceļu. Viņš gribēja vēl dziedāt, kā mēs izprotam ar vārdu dziedāšanu, tā kā, piemēram, Kantilēni, skaisti, melodiski. Bet viņš atrod savus grolus, viņš atrod savus alternatīvāku visu, un tas ir viņš, viņam tas piestāv. Vai tas ir tehniski tur mūsu ausīm, tur, nezinu, pareizi vai nepareizi. Tam nav nozīmes. Par to nav stāsts. Jā, viņš panāk to efektu. Un tomēr, pastamies uz vokālu prototipu, Miks Galvanauskas, nav mums arī tāda. Artas Ieviņš, varbūt vēl kāds. Jā, bet arī, ka tu redzi, ka tomēr, ko tie gadi dod cilvēkiem. Protams, briedums ir dzirdams. Jā, absolūti. Es teiktu, ka man piedziedājums tā kā nolasās, man varbūt tas sākums, viņš sāka mierīgi un tad pēkšņi ar tiem grauliem, raspiem, viņš tā ļoti strauji priekš vismaz manas ausis nāca. Man liekas, to sākumu vajadzēja kaut kā izlemt, kurā robā tu ej. Viņš tur tā kā bišķiņ. Bet viņš, jautājums, cik, tīri vokāli, vai viņš ir pie pedagoga, vai viņš šo visu apgūst, vai viņš to darīs tomēr vairāk vai mazāk vadoties pēc savām kaut kādām, sajūtām, pieņemsim. Nē, skaidrs, ka dzīvē viss var mainīties un tā, klausoties tikai ierakstu. Tas, ka viņam būs enerģija, tur vispār nav komentāru. Gan uguns ar. Viņam tie suburti drusku tādu spriekšu. Jā. Tādi šalkojošie. Jā. Atkal, ja mēs iedalām Supernova vai vispār Eirovīziju tajos žanros, tad arī šāds žanrs ir katru gadu pārstāvēts. Jautājums, kura valsts ir tā, kur to pārstāv, teiksim, ja mēs ir lielajā kontekstā. Pasmies Maneskin, un patiesībā ļoti daudz tieši alternatīvāki virzieni bieži vien izsauc lielākās ovācijas, tā kā, kas aizzīmē būt šis ir Mika gads, kad visi sarosās un Latviju pārstāv pēc ļoti ilgiem gadiem arī kaut kas no roka flanga. Jā, alternatīvais no Latvijas, man liekas, vai tik vispār ir bijis? Kaut kāds virziens, bet jā. No. Redzēsim, kas notiks dzīvē. Dodamies tālāk. Vēl viens jauns vārds. Jā, lūdzu, iekniebiet katru reizi, kad mēs pasakam jauns vārds, jo tik tiešām gan pirmajā daļā jūs dzirdējat, gan arī šodien klausāmies daudz debitantu, kas ir forši, mums interesanti. Es ar skatos vārdu Nolark, Different Places, un mēs redzam šeit gan jau pazīstamāki uzvārdi pie mūzikas un vārdu autoru rindiņas, līnijas, bet es domāju, klausamies mūziku. Klausāmies. Komentējam. Padīgas. Jā, ļoti tā smoky. Spēj grūti arī nodziedāt tādā arī laivā. Tāds elektroniskais. Arī šāds dziesmas ir dzirdēts Supernovā tīri žanriski. Šobrīd melodija man ir tā baigi neuzrunā, bet... Tā kā sēdina bišķiņ, ne? Varētu kaut kur virzīties. Pa 3-4 notīm pusē šobrīd arī piedziedājums neatšķīrās tā krietni no panta, manuprāt, tīri melodiski. Bet man ir labs piemērs, man šķiet tā bija Beļģija, saucās dziesma City Lights saucās. Jā, City Lights. Blanche vai Blanche. Okay. Respektīvi City Lights dziesma, kas arī gāja, viņa iet, tur nekas baigi neatšķirās, bet viņa tik ļoti ievilka. Arī tā meitene, viņa nebija tāda, spilgta, kā mēs zinām Eirovīzijā, diezgan tāda atturīga, tāda parasta, vienkārša meitene, bet
Atkal, man tā dziesma, tas bija kaut kādā 12. vai 11. gadā, manuprāt, joprojām man viņa tā kā ir skanējusi Atstāja galvā. iespaidu. Jā, atstāja iespaidu. Tāpēc tas, ka melodija varbūt nav sarežģīta un tiešām visu laiku vienveidīga, tas vēl nenozīmē, ka dziesma ir tur kaut zemē metama un tam līdzīgi. Jo man liekas, ka tas vokāls arī daudz ko izglābj. Jā, un es tieši gribēju minēt par vokālu, ka No Lark, mēs nezinām īsto vārdu, jo te ir Ralfs Plešs un Kārlis Daudziņš, kurš no visiem varbūt tu esi Ralfs vai Kārlis. Manuprāt, tava balss ir tāda ļoti spējīga. Jā, es pat teiktu, riskēt vairāk. Kaut kā man likās, ka šobrīd tā balss ir tādā krātiņā ielikta dziesmas kontekstā. Par pieredzīti jautājums, par pieredzīti, jā. Varši vēl viens džeks, vispār tāds džeku gads mums sāk iztīties stipro. Meitenes, kur mēs esam? Kura meitene priecājas, kad jauni džeki uz skatuves būs duetus, ar ko dziedāt, un man liekas, ka tas ir arī... Man liekas, par duetiem arī ir tāda atvērta diskusija. Kāpēc mēs nedibinam Supernovā atsevišķi kaut kādus grupējumus? Jo Supernova jau nav tikai par ārtistu, ir par to par mūziku, par biznesu, par industriju kā tādu. Kāpēc mēs nedibinam konkrētus grupējumus tieši uz Supernovām? Piemēram, apvienojas, tā kā bija toreiz populārais tur Lady Marmalade, kur bija Pinka, Aguilera. Mēs, ko mēs apvienot? Vai kaut kāds džeks ar meiteni, tur tādi dueti sanāk. Mīlas uztaisīt. Kāpēc visi pa vienam iet solo? Egoisti, ne? Jā. Agrāk, man liekas, tāda arī varbūt tas ir izgājis vairāk no modes. Visi grib vairāk tā kā sevi, savu produktu, savu pārdot. Es piekrītu. Bet man liekas, Supernova ir tāds mazliet tāds eksperimentāla platforma, kurā tu, iespējams, dibinot jaunu duetu, arī nodibini jaunu kaut kādu muzikālu projektu apvienību ar kaut kādu ilgstošāku plānu. Bet, piemēram, arī Latvijas popmūzikā nav jau baigi daudz arī, ka tā grib sadarboties. Varbūt maksimums 2 cilvēki. Bet, piemēram, rekrutai pašai Aijai Andrejevai bija dziesma ar Kristīnu Pāžu un Agnes Rakausku, kas bija īstenībā tāds sen nedzirdēts vienkārši meiteņu trio. Katrai sava karjera, bet viņas satiek uz vienu dziesmu un ir forši. Jā, un tur jau tā lieta, man liekas, tas uzreiz ir svaigums, tas uzreiz ir, tik interesanti. Iesim tālāk. Papīra lidmašīnas grupa un arī Rihards Bērziņš kā grupas solists. Viņiem mums pazīstams. Pietrūkst vēl viens cilvēks, lai būtu 6 cilvēki maksimālais skaits, izmantojot to paņemie dejotāji. Jā, viena dejotāja 5 foršiem puišiem dziesmā You're My Savior. Esiet mūsu glābēji. Jā. Joma. Jā, bišķi tā. Papīra lidmašīnas kā grupa, manuprāt, ir ļoti perspektīva. Viņa ir ļoti laba ballīšu grupa. Viņa sevi tur kaut kādā tādā segmentā, kad viņa ir zināma, ka viņa ir labi ballīca. Es biju kuldīgās, ar citu, kur viņa spēlēja. Man ļoti patika visādi viņu tādi muzikālai risinājumi. Par šo dziesmu runājot, kaut kas ir interesants, kaut kas ir Eirovīzijas, kaut kas ir klišejisks. Par Rihardu vokālu es arī neko sliktu nevaru pateikt. Manuprāt, ka viņš ir ļoti, ļoti talantīgs un ļoti daudzpusīgs, tīri tehniski. Daudz ko var izdarīt ar savu balsi. Nevar saprast to stilistisko robu, kurā viņš grib sevi ielikt, jo ir tā kā bišķiņ no visa, bet nav tāds viena konkrēta pēcgarša varbūt. Bet tādā varbūt bišķiņā tāda alternatīva piegaršas viņa tomēr neredz, lai gan arī tas, ja viņam vajag, ja viņš var, tad viņš var arī ielikt tādu treknāku robu savam vokālam, teiksim tā. Klausoties šo grupu un tiešām varbūt arī zinot Riharda iespējas, es laikam gaidu. Vairāk kaut kā ir vokāli. Man arī likās, vokāli, varbūt arī muzikāli. Varbūt, ka pašās beigās tā pēdējā minūtē kaut kas parādās tagad tieši. Jo man liekas, cik forši tādām grupām, kuras jau kādu laiku ir kopā, saspēlējušās. Jā. Rihards to var. Tas bija vispār, labs, tā bija laba vieta, ka viņi ļoti atpagāja. Vajadzēja garāku vokalistu un vienkārši turpinām tur vokalizēt. Man liekas, ka Riharda vokāls vispār forši atverās uz pirmo oktāvu un pat tuvojoties otrai tajā zonā. Man liekas, viņam tur ļoti smuki skan. Man arī viņš varētu noranot tur ne pa jokam, bet šeit kaut kā viņš ir sevi liedzis nedaudz vokāli.
Skatīsimies arī citreiz varbūt tā, uz dzīvo performanci, pieliek kaut kādas fiškas klāt vai kaut kādus atjauninājumus. Nebaidieties. Jā. Tālāk Paula Dundere un dziesma Dejot vien. Arī pirmo reizi redzam konkursā, vai ne? Tieši valodas dziesma. Eirovīzijā šķiet debija, jā. Tu jau ļoti labi jūti, ka viss ir citādāk. Stāvu kalna virsot nebes tevis viena. Kā tik nebūs sākumiņš pa zemu. Man atkal patīk tāds... Nē, viņai. Bet dzīvē? Jā. Izklaus tādu robežiņu. Viss atkarīgs no iedziedāšanās bišķiņa. Un ko Tehnikas, viņi darīs iepriekšējā vakarā? Visiem ir jāizguļās. Ko tu darīji pirms savas supernovas? Es neatceros. Kas to lai atcerēs? Šo dziesmu es dzirdu radiostacijās, Latvijas radiostacijās. Noteikti tāds formāts. Liekas, Paula labi sevi piesaka šobrīd šeit. Tāds vasarīgs hits, es pat teiktu. Priekš Eirovīzijas, manuprāt, pa zaļu. Tā dziesmas, tā konstrukcija vai skanējums arī liekas, ka varētu vēl bišķiņu uzkavēties ar kaut kādām detaļiņām. Gribās tos vekus, varbūt pat kaut kādas vēl sulīgākas, ne tik ļoti fonā. Varbūt arī, man liekas, ka bišķiņ tā stīvi iedziedāts šur tur. Man liekas, ka Paula varētu tā brīvāk. Es esmu dzirdējusi Paulas arī citas dziesmas, kur viņa, man liekas, tā organiskāk ieplūst. Jā, Man liekas, ka tāda robusta bišķiņ šeit. jo studijā ļoti bieži mums izslēdzās tas kā mēs nedzirdam tālāk, lai mēs gribam ļoti būt tehniskas, ļoti precīzes, un mums uzreiz kā 50% no mūsu atdeves tā kā mazliet nolaižās, jo bieži vien studijās, manuprāt, ir pat vēl vairāk jāpārspīlē, kaut kas labāk nodzied šķīvi, tevi izlabos, bet ar to attieksmi tu nevar izlabot studijā. Nu jā, tā ir dators nevar iedot emociju. Viņš var iztaisnot intonāciju, kaut kādas detaļas, bet viņš nevar iedot emociju. Jā, līdz ar ko bieži vien arī visi iekrīt studijas ierakstos aiz tā, ka viņi nevar dabūt no sevis to, ko mēs uz skatuves ražojam. Dabiski varam gūt lielākoties, bet studijā tā, tagad uz sitienu es tur bēdīgi, priecīgi vēl tur kaut kāda... Jā, uz skatuves tomēr arī ir tā dzīvā enerģijas apmaiņa, man liekas, un tas ir tas, kas varbūt... Bet man liekas, ka ir ļoti laba prakse, ka jo tu biežāk ej studijā vai jo tu biežāk mājās vienkārši ar mikrofonu raksti sevi, klausies sevi, analizē sevi, paklausies, kā tu skani, vai tev patīk, vai tu tici sev, vai tu nenotici. Jā, nākamais vārds ļoti, ļoti man ilgi gaidīts vispār. Man liekas, Roberts zina, es jau esmu Robertam teikusi, ka es ļoti apvainojusies par to, ka viņš nav redzams kā solists, jo, manuprāt, viņam tiešām ir viena no skaistākajām vīriešu balsīm Latvijā. Man ir jāatcerās, ja tu esi dzirdējis Edvarda dziesmu, tad es esmu dzirdējis šo dziesmu, jo Roberts ir mans ilgadējs kolēģis uz skatuves un arī uzlika šo dziesmu padalījās. Kā tev bija pirmie iespaidi to brīdi? Godīgi. Man likās, ka gribās, es negribu neko rupi pateikt, bet ir tā kā ļoti labi. Labi, klausamies. Katrā ziņā pārsteigums garantēts jau pēc nosaukuma vien. Raving at the Taj Mahal. Jā, tā kā svētā vietā reivs. Es atvainojos. Yes. Patīk tas austrumnieciskums ir. Strādā. Melizmātikas mazās. Man jāskatā, kas varbūt gaidīja kaut ko R&B vairāk no Roberta. Tā kā viņš arī meklē jaunas krāsas sevī. Lodz! Jā, šo es negaidīju. Manuprāt, kad diezgan liels risks, kad par to sāks runāt, tāpēc, ka Raven at the Taj Mahal. Roberts? Jā. Vispār neatpazinu. Kur tu esi redzējis, ka reivo svētās vietās? Jā, dubultie standarti šajā dziesmā. Kaut kas aizliegts. Visiem patīk darīt aizliegtas lietas. Es redzu, visi dejoja, es redzu visus tā kā sākot vēderdēļ, tur meitenes aiziet, ūdens pīps. Jā. Katrā ziņā, varbūt tāpēc esmu viņu dzirdējis, un viņi man palikusi atmiņā šī dziesma. Bet,
tas tekstuālais nav tik nodrilēts kā vienkārši I love you, you love me. Jā, forša vārdu spēle un arī tā ideoloģija, ko tu minēji. Bet viss ir vietās. Grūti. I'm bringing sexy back. Jā. Jā, nu kaut kā es jūtu arī, ka šī dziesma ir diezgan potenciāla uzvarētāja dziesma tīrais tā, ka neviens vēl nav dziedājis par reivu uz Tadž Mahalu, tā kā Tadž Mahalā. Jā, un man šķiet, ka ļoti bieži arī dziesmas, man liekas, tāda perspektīva parādās, ka tu izmanto kādu vai sen nedzirdētu vārdu vai terminu, un šajā brīdī tas Tadž Mahal, viņš ir tāds... Kaut ko personalizē, vai ne? Nevis, ka tu dziedi apkārt par kaut kādu savu sajūtu, kas visbiežāk mums visiem ir, un tas ir ok. Bet tu konkretizē. Tu paņem vienu sienu, un par to sienu arī dziedās, bet tā siena tad būs viņa būs uhtī, jā. Un, manuprāt, tas ir arī labs tāds huks, kas paliek prātā. Taisnība, jo tiklīdz es zinu, ka es tajā Tadž Mahal, man uzreiz šī dziesma tādā citā Tagad spektrā tu brauc uz Tadž Mahalu un domāšu par Robertu. Par reivu. Labi, forši. Gaidīsim šo dzīvo iznācienu, bet mums vēl ir 2 palikuši. Ļoti interesanti pēdējie 2, manuprāt, dalībnieki. Meitene ar skatuves vārdu Tikaša Sakama, jeb Nancija Garkalne. Manuprāt, ļoti labā ziņā īpatnējs arī dziesmas nosaukums. #010126 koda. Jaunā gada himna. Jā, visticamāk domāts ar jauno gadu kaut kas notiek. Koda. Koda, man liekas, kā nobeigums, kaut kāds beigas. Labi spied, jo es tiešām neesmu dzirdēju šo dziesmu. Es zinu tikai, ka ir klips iznācis, un es viņu speciāli nestījos. Stilistiski Billie Eilish noteikti pirmais tuvā dziedāšana pārelpa. Piekrītu. Bet mums Latvijā viens tā nedara, tā kā vienu var tādu. Bet Nancija ir, es pat viņu vairāk esmu redzējis apkārt nekā tīri vokālisti. Viņa kā TV personība, jā, man liekas. Bet arī vienkārši kā personība, kā internetu personība, manuprāt, pat vairāk. Un man patīk viņas humors, viņas humoru izjūta. Man patīk, ka viņa sevi, ka viņā tas iekšā tas radošums ir tik daudz, ka viņa to liek dažādos veidos un dažādos jomās, teiksim tā. Es domāju, ka grūti šitā dzīvē dziedāt. Tev ir stress un viss caur tiem fry un tādu maigumu. Bet ja tu visu laiku tā dari, ja tu visu laiku tā dziedi, ka tu nedziedi. Billie Eilish brīnišķīgs pierādījums arī dzīvējos koncertos. Viņi dzied ļoti klusi, sensitīvi, intīmi. Vai šī dziesma ir supernoviskā, I don't know? Viņa ļoti mūdu nosaka noskaņas tāda dziesma. Storytelling varbūt. Mani vilina, ja ievelk tas, ka man gribās saprast, par ko tas ir. Ja pēc, ka nosaukums man tā kā ievilina vēl vairāk. Man patīk tīri viņas vizuālai risinājumi. Jebkur, ko viņa dara, viņa vizuāli par to vienmēr arī tā kā komplektā padomā. Vokāli, viņas rokraksts kaut kāds. Sāk veidoties. Jā, iespaidojoties no tevis nosauktajiem, bet varbūt arī nē. Es domāju, jautājums, kā viņa tīri vokāli attīstīsies gan supernovas laikā, gan karjeras laikā. Jā, ja viņa jauns temps ienāk. Bet kā jau mēs zinām, popmūzikā vokāls nebieži ir noteicošais. Mums tas joprojām mēs to aktualizējam un gribam par to parunāt. Tomēr patīk arī tie vokālisti, kuri iet nespēcīgo ceļu, nespēcīgas dziedāšanas ceļu. Man liekas, brīnišķīgs pierādījums jau mūsu nosauktā Billie Eilish, pagātnē, Bings Crosbys, no džeza varbūt tāda gala arī tajā brīdī, ka visi dziedāja ļoti... Vai Gretchen par latām. Jā, no džeza pasaules. Ja godīgi, man nav nekas pret tiem, kuri neizmanto visu savu balsu potenciālu, bet es ilgstoši viņas nevaru paklausīt. Vienveidība vienkārši ir. Jā, man rodās pašai tāds, varbūt, ka tas man tā kā mazliet nomierina, bet sapcīt arī Nancija šobrīd. Jā, bet pēc dabas man gribās kaut kādu, pēc tam uzreiz kaut kādu jaudiņu dabūt. Kas nav ne slikti, ne labi, tas tā vienkārši tā kā, katram cilvēkam jau ir savi sensori, kā viņi strādā, un viņas vokāls katrā ziņā ir tāds
mazliet atsvaidzinoši uz visa varbūt tāda spēka fona, ko mēs pirms tam dzirdējām. Tie, kas grib parādīt to savu vokālu, tā kā visā maksimumā. Jā, katrā ziņā, man liekas, tā ir forša debija. Tādu varētu pirmo emblēmu uzlikt, kā tad latviešu Billie Eilish. Jautājums, vai viņai pašai patīk, kad viņu salīdzinātu ar to un tā, bet par to viņas skatuves vārdi. Interesanti arī būs noskaidrot, kāpēc tā, jo, manuprāt, viņai pašai ļoti, ļoti skatuvisks vārds. Vispār Nancy, man liekas, jau ir gatavs skatuves. Tā kā Aminatai, pieņemsim, jo vārds ir gatavs. Jā. Tāpēc, tik Aša Sakama vai... Bet varbūt alter ego un uzreiz var citas lietiņas. Varbūt. Līdzīgi kā nākamajam dalībniekam. Alter ego profils. Jā, tas ir mums pazīstams Rudolfs Macets, pianists, komponists un Supernovas debitants arī. Un šogad arī Supernovas debitants, bet tāds ļoti daudzpusīgs mūziķis. Bija pārsteigums viņu redzēt arī šajā. Jā, projekta vēstnieks mūzikas esmu dzirdējusi. Jautājums, kas būs Supernovas? Vai tas ir kāds brīnums ar jautājumu zīmi? Latviešu valodā. Man vispār patīk vēstnieka virziens, ko viņš dara. Viss tas vecais ar jauno ļoti gaumīgi savienots vienmēr. Barona noslēgums. Mazliet man atsita tādu Krisno A, mazliet... Kopā gaidīsim rītu. Jā, tādu... Grūviņš apakšā. Arī vokālo garšu. Tas bišķiņ tās eko, ka tas vokāls ir tāls, taisna dziedāšanas maniera. Tādā miksārija. Jā, šeit ir tas... savā ziņā fenomens, ka, piemēram, Rudolfs jau nav pēc profesijas vai pēc izglītības vokālists. Jā, bet tas citreiz ir labi, jo tie cilvēki mazāk domā par to, mazāk overtinko. Jā. Bieži vien arī, dziedātāji, kam ir profesija zobārsti, dejotāji. Un tad viņi kaut kā savādāk. Tiem, kam tas ir galvenais instruments, mēs tā kaut kā... Iespringstam. Varbūt. Citreiz tas ir labi, citreiz tas paņem savu... Šis ir tāds Rudolfs, šis tāds vēstnieks.lv. Neko citu laikam es negaidīju. Ja es būtu kaut kā cits sagaidījis, tad būtu tāds. Jā. Bet šis ir tipiski labā nozīmē vēstnieks un es priecājos, ka viņš izmēģina konkursu formātu. Foniņā visiem rādio arī līdzīgi kā... Braucam dziesmi tādu, līdzīgi kā Paula, līdzīgi kā bija tie... Kur vēl latviski bija meitenes. Kautkaili. Jā. Manuprāt, ļoti, ļoti labas rādio potenciālās dziesmas. Super, lai veicas vēstniekam. Mēs visu noklausījāmies. Un man liekas, kad ir visi uzliec izklausīti. Vēl kaut ko no pagājušā. Baigā buķete šogad, bet... Īstenībā baigais blāts ir informācija, ja tā jāpadomā. Jo atkal, pēc kādiem tiem kritērijiem mums būtu jāizvēlās uzvarētājs. Vai tikai pēc vokāla, nē, vai tikai pēc dziesmas vai valodas, nē, vai tikai pēc vizuālā un horeogrāfiskā risinājuma, arī nē. Pēc pieredzes kādam ir, kādam nav, pēc arī nē. Bagāžas, varbūt tas pieredze, es domāju, noteikti nospēlētu par labu, bet tomēr atstājam to mazo procentu, kas parasti ir tas debitants brīnums. Vienmēr tāds, man liekas, arī Eirovīzijā ir. Vai tas ir kāds brīnums? Vai tas ir kāds brīnums, tieši tā kā Rudolfs saka. Bet katrā ziņā mēs novēlam veiksmi ikvienam dalībniekam, izbaudiet šo procesu, priecējiet arī mūsu klausītājus, skatītājus, lai mēs izdarītu pareizo izvēli, ka jūs esat par sevi 150 un 200% droši, ka arī uz lielās skatuves jūs nepievilsiet Latvijas vārdu, jo tā ir liela atbildība. Jā, un runājot par vārdiem, arī tīpaši šogad iepazītie jaunie vārdi tiešām priecē. Mums notiek tāda paudzes maiņa, varētu pat teikt, mūzikas industrijā šobrīd. Pēctecība noteikti. Par to laikam man ir prieks, ko Latvija izvēlēsies sūtīt kādu jaunu, nedzirdētu vai tādas pārbaudītas svērtības jau, to tik ja godīgi, klausītāji zinās. Kaut kāds top 4-5 man izvirzījās. Jā, man ir vēl jāpadomā. Man laikam ir tā, ka... Ja tagad drīkst klausīties atkal un atkal, tagad mēs pirmo reizi klausījāmies. Jā, man ir kaut kas mani noķēra, bet ja man tagad liktu balsot par vienu, es nevarētu. Man vajadzētu vēl padomāt. 2 man ir tādi pašlaik pirmajā vietā, un tad pārējie
vēl, jā. Skatīsimies dzīvos izpildījumus, tie mums pat varētu Palīdzēs. interesēt vēl vairāk, un arī Jā. varbūt jums palīdzēs izdarīt tādu svarīgu lēmumu Latvijas mūzikas vēsturē. Jā. 31. janvārī ir pirmais pusfināls, un pēc tam arī 7. februārī. Un Valentīna dienā mēs noskaidrosim, kurš tad mīlnieks dosies uz Austriju. Jā, tā kā paldies, ka klausies un skaties podkāstu mikrofons, tādas analīzes, jo mēs jau tik pa laikam baigi aizrunājamies, vai Jo ne? mūsu tuvākajos nākotnes plānos ir piedāvāt jums vienu lielisku iespēju. Tāpēc visi jaunie vokālisti sarosās, jo to mēs izņosim jau tuvākajā laikā. Pagaidām jāsaka atā, Jā, laimīgu, droši vien jauno gadu, veselīgu. Obligāti, skanīgu. Un uz tikšanos jau pirmajā tiešraidē kopā ar Supernovas pusfinālistiem 31. janvārs. paldies tev! Čau!